Tā, esam vienā brīnišķīgā robotu fermā. Šeit ir 6 roboti. Govis tiek ļoti labi šeit izslauks, ļoti labi jūtās, par ko liecina arī govi labsajūta un izslaukums. Pat šajās karstajās dienās. Šodien ir 31. jūlijas, un te ir gan 30 grādu iekšā šajā zālē. Te, protams, vairāk jāatrodās ar cilvēkiem nekā dzīvniekiem. Dzīvnieki ir tajā pusē karuselim, bet jebkurā gadījumā šeit temperatūras mitruma koeficients ir 76, kas ir vidēji augsts. Es neteiktu, ka ir ļoti slikti. Ir bijis daudz sliktākas vietas, sliktākas robotu telpas nekā šeit. Šeit ir salīdzinoši slēgts gaiss. Te jāņem vērā, ka ļoti daudz siltuma nāk tur no tām tehniskajām telpām. Govju kūts, parādīšu to no šejienes. Un arī šī uzgaidāmā zāle tiek ļoti labi ventilēta ar milzīgiem ventilatoriem. Tāds piedāvājam mēs privatāri saviem klientiem. Ļoti efektīvi. Bet šeit nekāda gaisa plūsma nav. Tu var redzēt. 0 metru sekundē. Nezinu, ja govis tāpēc jūtās slikti, tā kā labāk. Govis saka, ka viņas jūtās ļoti. Tāda reportāža no vienas no modernākajiem, man liekas, robotu fermām Latvijā.